Profesijas, kurās ir atpazīstami cilvēki, ir diezgan daudz. Un nevelti mēs esam pie Olimpiskā centra, jo šobrīd Latvijā atkal atzimst basketbols. Un viena no komandām, kas ir viszināmākā, noteikti VF Rīga. Kā tad ir basketbolistiem ar slavu? Tūlīt uzzināsim. Sports ir mūsdienu karamāksla. Tāpat kā kaujas laukā, sportā ir savu vadoņu un līderi, kurus pielūdz, abrīno un slavina arēnās, atpazīst uz ielas un taujā pēc autogrāfiem. Basketbols un precīzāk VF pēdējo 3 gadu laikā ir spējis pildīt arēnas tribīnes arvien vairāk un vairāk. Vai basketbols ir atdzimis? Es domāju, ka arēnā vēl lietas ir. Aizkar ir aizvilkt, joprojām jātaisīs aizkars, un tad būs pilns. Tad varēsim tā īsti teikt, ka basketbols ir atzīmes. Bet no 2 gadu atpakaļ, kad pats arī apmeklēja pāris spēles, tā bija kā bija cilvēki apmeklēt. Tagad ir daudz labāk. Protams, kaut kādas uzvaras mums ir, tā kā skatītāji. Tā kā basketbols lēnām atkaro tās pozīcijas, bet pilnībā atkaro, es domāju, ka vēl nav. Tad domā, ka tās uzvaras ir tās, kas mudina fanot līdzi? Nu, noteikti. Varbūt dārgi kaut ko citu pateikt. Man liekas, ka svarīgi ir tas, ka mums komandā ir daudz latviešu spēlētāju un, teiksim, praktiski labākie latviešu spēlētāji. Un, protams, ka cilvēkiem patīk nākt skatīties uz to, kā savējie cīnās laukumā, nevis, kad pilna komanda ar leģionāriem. Un katru gadu, kas mainās, tas arī viens no iemesliem. Es esmu nacionālists. Labi. Vai ne? Tas ir labi, tas ir labi. Vai pareizi skatīt? Mēs gāzējam, bremzējam, tagad spiešam sajūt, lai ķerts sajūt. Ātrums pamatīgs, kad tūlīt sametīs, bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tī. Treniņi, spēles, lidostas, autobusi un marketings. Tā puiši raksturo basketbolu pat labam. Marketings noteikti arī ir slava un atpazīstamība. Kā ir pa ielu iet un tas tik ir tas? Nu, tā, man liekas, Latvijā nav mentalitāte tāda latviešu vispār. Latviešiem kā tādiem, manuprāt, tā nav. Bet nav citādāk jāuzvedās nekā tad? Nu, nezinu. Protams, tu nevar tā kaut kāda etiķete jābūt, bet nav. Teiksim, dienvidu tautām tas ir vairāk karstasumīgākiem cilvēkiem. Latvieši vairāk ir tādi mājās sēdētāji. Tev kādā? Nezinu, tā vajag, ka pievērst uzmanību nāk klāt, katru dienu kāds bildētos, tā noteikti nav. Un Latvijā tas tiešām nav aktuāli. Bet, nezinu, man bija draudze mamma, sakot, es eju pa tevi ar tevi pa veikalu, tur cilvēki skatās un sačukstās. Kaut kādas tādas situācijas noteikti ir. Tas liecina par to, ka cilvēki ir atpazīstami, bet tas nekādā gadījumā neapgrūtina vai netraucē dzīvot. Jo jūtos absolūti droši, gars ir atkal mošs, krāsa atkal košs un tikai pāris nošs. Tu atbrauc uz Latviju vai jūties šeit kā slavenība? Nē, es esmu tieši tāds pats, kāds vienmēr esmu bijis. Vēl joprojām runāju ar savu ģimeni un draugiem, gan ne visai daudz zina, kas šeit notiek. Es tikai spēlēju basketbolu, nejūtos slavēts. VF šī sezona 3 līgās norit ar triumfu spēlēm un negaidītiem zaudējumiem. Karā, kā jau karā. Ir savstarpējā cīņa klubā par to, kurš tad būs galvenais uz laukuma, kurš tad ir tas labākais, kurš ir tā zvaigzne. Katram ir savs uzdevums, gan laukumā, gan ārpus laukuma. Es domāju, ka mums katrā spēlē individuāli tā kā nav. Nedrīkst būt, ja mums sāksies cīņa savā starpā, tad pretiniekiem jācīnās nevis savā starpā. Mēs tieši otrādāk vienam otru jāatbalsta. Mūsu soļi iztaksta pēļas, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē